Ēters. Labrīt, čau visiem! Prieks jūs visus redzēt, tie, kuri pieslēgušies. Mēs šodien mazliet laicīgi sāksim, bet uzkavēsimies vēl kaut kādas 2 minūtes, kamēr viss sanāks. Mums kopā šobrīd ir gaidām aptuveni 25 dalībnieki, kas ir gaidām mūsu sarakstā, bet tikmēr varbūt iepazīstināsim mūsu komandu. Šodien es neesmu viens, mani sauc Kaspars, un kopā ar mums šodien ir arī Elza un Madara. Un mēs pārstāvam biedrību Horizon Dance un šodien pastāstīsim par mūsu projektu Move to Heal. Vēl pāris minūtes pagaidīsim. Ceram, ka jums forši iet šajā 1. aprīļa dienā. Šis webinārs nav joks. Mēs esam šeit un šodien visi nopietni stāstīsim. Cerams, ka vēl paspēsiet izjūkot savus apkārtējos. Vēl ir daudz iespējas, diena ir tikai sākusies. Un jā. Vēl tātad mēs darām šo pirmo reizi, bet katrā ziņā jūs noteikti neesat Zoomā pirmo reizi. Attiecīgi tad vēlamies jūs aicināt izmantot chatiņu. Mēs, diemžēl, neko nerakstīsim chatiņā, bet pasākuma beigās mēs noteikti jums būs iespēja uzdot dažādus jautājumus, un mēs centīsimies viņiem atbildēt. Kaut kā tā. Ceru, ka esat iesildījušies ar kādu kafiju, šokolādu, tēju. Mēs nevilksim visu garumā, bet esam ļoti gaidām, teiksim tā, jūsu atgrieznisko saiti. Jo mums ļoti patīk aprunāt tātad mūsu rokas grāmatas, par kuru mēs stāstīsim šodien dažādus aspektus. Un ja jums, jūsu darbā, jūsu konkrētajā kaut kādā varbūt dzīves sfērā, kur jūs strādājat ar jauniešiem vai jūsu uzņēmumā vai organizācijā, tad attiecīgi, ja jums ir kaut kādas specifiskas lietas, kas jums interesē, mēs labprāt tās lietas aprunāsim, noskaidrosim, kas tad jums dara vislabāk un kur varbūt sadaļu jums skatīties. Katrā ziņā šodien mēs neaplūkosim mūsu izveidoto gala produktu fiziskā veidā, bet katrā ziņā pastāstīsim arī to, ka jūs varēsiet viņu lejuplādēt un apskatīt un izprintēt sev, lai uz rokām ir kārtīgs smuks gabaliņš. Jā. Jā, es domāju, ka cilvēki pamazām ir pievienojušies, un mēs arī pamazām varam sākt, lai jūs neaizskavētu. Tātad vēlreiz gribu stādīties priekšā. Es esmu Elza Funta, un šodien ar mani ir kopā mani kolēģi Madara Anna Baltiņa un Kaspars Mēlans. Mēs pārstāvam biedrību Horizon Dance, jeb Society Horizon, un šodien pastāstīsim jums par mūsu projektu Move to Heal. Move to Heal ir maza mēroga partnerības projekts Erasmus+, kura ietveros mēs esam izveidojuši rokas grāmatu jaunatnes darbiniekiem, ko izmantot darbā ar jauniešiem. Tā ir balstīta apzinātības un kustību metodēs, kas ir praktiskas un var ļoti labi palīdzēt jauniešiem uzlabot viņu emocionālo labklājību. Noteikti atgādināšu arī to, ka jūs varat noteikti jautāt savus jautājumus, ja tādi rodas čatā. Webināra beigās mēs centīsimies atbildēt pēc iespējas labāk uz kaut kādām neskaidrībām, kas ir radušās. Jā, es domāju, bez liekiem gariem ievadiem mēs varam turpināt. Par mūsu projektu, tā ideja un kā tas vispār radās. Mēs paši darbojamies deju sfērā. Mēs pasniedzam deju nodarbības cilvēkiem aptuveni no 5 līdz pat kādiem 45 gadiem. Tas ir tāds ļoti liels spektrs, bet lielākoties mēs strādājam ar jauniešiem. Mūsu mērķa auditorija ir jaunieši aptuveni no 13 līdz kādiem 22 gadiem. Tas ir tas vecuma diapazons, ar kuriem mēs strādājam. Un mēs mūsu darbā esam saskārušies ar jauniešu tādu paškritisku attieksmi pret sevi. Deju nozarē, ja jaunietis ir tāds ambiciozs un grib tikt tālu un sasniegt lielas lietas, tad ir jāuztur savas spējas un savas prasmes noteiktā līmenī un jāattīstās. Un tas ir ļoti labs veids, kā sevi pierādīt un augt, bet tāpat laikā tas arī dažkārt jauniešiem uzliek kaut kādu spiedienu, un viņi nereti mēdz kļūt ļoti paškritiski vai salīdzināt savu sniegumu ar citu sniegumu sociālajos tīklos.
Un mēs esam dzirdējuši no jauniešiem tādus izteikumus, ka viņiem liekas, ka viņi nav pietiekami labi, vai ka kādam citam sanāk kaut kas labāk. Un tādēļ mēs vēlējāmies veidot kaut kādu tādu materiālu un metožu apkopojumu, kas palīdzētu jauniešiem tieši ar šiem te jautājumiem. Ar zemu pašvērtējumu, kaut kādu varbūt neobjektīvu pasaules uztveri, ko arī veicina sociālo tīklu izmantošana un tā tālāk. Kā arī otrs tāds apakšmērķis, kas mums bija, ir tas, ka mums ir plaša pieredze ar deju un kustību, un mēs to vēlamies padarīt pieejamāku arī citu nozaru pārstāvjiem, citiem jaunatnes darbiniekiem, kuriem varbūt ar deju ir tādas uz jūs attiecības. Mēs vēlamies parādīt to, ka kustība ir klātesoša mums ikvienam. Ikdienā mēs ejam, mēs skrienam, mēs darbojamies, mēs ceļam glāzes, mēs rakstam uz klaviatūras. Tas nav nekas svešs nevienam no mums. Līdz ar to mēs gribējām iedot kaut kādus tādus konkrētus vingrinājumus, neko sarežģītu, ko viņi var izmantot, ko jūs varat izmantot savā darbā ar jaunatni, kas ir saistīts ar kustību, bet nav saistīts ar deju tehniku specifisku. Jā, nu tad es no savas puses pastāstīšu, kā tad projekts radās. Tīri tādā laika joslā. Tātad 24. gadā mēs ar Elzu aizsākām attiecīgi domāt par to, ka mēs varētu nodarboties ar šādām lietām, kā ņemt kaut kādu lomu projektos. Arī es personīgi ņēmu lomu projektos, dažāda izmēra projektos un dažāda tipa. Un tātad mēs aizsākām savu darbību 24. gadā. Un mēs rakstījām projektu. Mēs pievienojāmies kursiem, uzrakstījām projektu, iesniedzām. Mums ideja nebija varbūt pietiekami labi izstrādāta, varbūt nebija perfekti uzrakstīts, bet no tā izrietēja tas, ka mums noticēja un mūs uzaicināja uz crossover pasākumu, kuru rīkoja JSPA. Tātad tur satikās divas organizācijas. Tātad mēs Horizon Dance, kuri pārstāv būtībā lielākoties jauniešu intereses, kustību, radošumu, pašizpausmi, un attiecīgi tur es satiku Lietuvas sociālo projektu institūta vadītāju Juļitu, kura attiecīgi mani uzrunāja pasākumu laikā. Jo prezentējot savas idejas, mēs sapratām, ka mums ir kopīgi mērķi, kopīga auditorija, un mēs vēlam strādāt ar jauniešiem. Attiecīgi viņu tātad stiprā puse ir tieši psiholoģiskais atbalsts, dažādas praktiskās prasmes un personīgās apziņas attīstība. Attiecīgi tad pēc pasākuma mēs iepazīstinājām viens ar otru komandu un sākām rakstīt. Un attiecīgi otro reizi iesniedzām projektu un bijām ļoti priecīgi, ka saņēmām atbalstu. Un jau 25. gada laikā mēs izstrādājām ļoti daudz lietas. Mums bija ļoti daudz mītingi, iepazinām ļoti burvīgas sievietes, kas strādā kā koči, kā psiholoģis no Lietuvas, un kas palīdzēja tieši mums ar viņu specialitātē. Jā, nu kaut kā tā. Un šeit mēs redzam arī pāris problēmas, kuras mēs ar šo rokas grāmatu cenšamies risināt jauniešu vidū. Un viena no biežākajām problēmām ir šīs bailes kļūdīties, ko es arī novēroju savā ikdienā. Un tas īstenībā ir ļoti bēdīgi, jo tas aplaupa šos jauniešus no jaunām pieredzēm. Jo ir tā sajūta, ka ir baila, ka negribās neko darīt, ka varbūt būs kauns un pazemojums. Un tad arī netiek pieredzēt šīs jaunās pieredzes, kas varbūt kaut ko ļoti jaunu un vērtīgu var iedot šiem jauniešiem. Un tad tālāk iet attālināšanās no citiem cilvēkiem, negatīvas domas par sevi, nedrošība par sevi un ir tīpaši neapmierinātība ar savu ķermeni, ko mēs arī kā dejošanas pasniedzēji novērojam ikdienā savā darbā. Un caur kustību tas viss palīdzību. Jā, es kaut kur aizplūdu. Caur kustību cilvēki var apzināties vairāk tās savas, varbūt kaut kādus savus problēmu jautājumus un arī tikt pāri tām problēmām, it īpaši, ja vide ir droša. Jā, un tieši es varu aiziet apkaļ no šīm bailēm kļūdīties, jo arī ir šis mazais satraukums, ir bail varbūt kaut ko nepareizi pateikt.
Un tad arī šie jaunieši, ļoti tagad izjūt personīgi, šie jaunieši arī sevi aplaupa. Un, jā, ko es gribu pateikt, ir tas, ka ir svarīgi runāt par šīm lietām. Ir svarīgi atkārtot, ir svarīgi palīdzēt, jo var palīdzēt. Un tīpaši ar šo rokas grāmatu, kā jau mēs stāstīsim nedaudz tālāk, tas ir iespējams, un tas pat ir iespējams ļoti mazā laikā, mazā laika posmā. Jā. Labi, nu tad kas tad ir tā rokas grāmata? Kas tad ir tas, ko mēs esam izveidojuši un kāpēc mēs šeit esam? Nu tā tad, teikšu godīgi, lapas puses ir daudz, bet būs ko lasīt un būs ko mēģināt. Tātad šī rokas grāmata ir, kā ir workshop, darbnīca kopums, kur attiecīgi mēs esam apkopojuši gan teorētiskās zināšanas, gan kustību, un vienmēr seko arī refleksija un praktiskie jautājumi, lai mēs arī saprastu, ko tad mēs esam iemācījušies un ieguvuši no konkrētās tēmas, konkrētā mirkļa un tā tālāk. Tas, ko vēlos uzsvērt, ka tas ir ļoti, ļoti praktisks. Tā nav vienkārši literatūra, kuru tu lasi, bet jūs paši arī pēc šī webināra varēsiet arī varbūt lejuplādēt un iepazīties ar kādu no metodēm un paši izmēģināt. Mēs arī pastāstīsim mazliet vēlāk par, man liekas, 4 no tām, pastāstīšu savu mīļāko, un absolūti viņas neprasa ļoti daudz laiku. Viņas nevienmēr arī prasa palīgi rīkus, viņas nevienmēr prasa vēl vienu cilvēku. Ļoti daudzas lietas ir ļoti gaužām vienkāršas, bet tajā pašā laikā viņas var iekļaut kaut ko, kas varbūt kādam citam ikdienā nav. Jā. Tātad mazliet par struktūru, lai mums veidojas tāds saprotamāks tas iespējas par rokas grāmatu. Rokas grāmata sastāv no 6 nodaļām. 6 nodaļas ir par 6 dažādām jauniešiem svarīgām tēmām. Tie ir ieradumi, sociālās prasmes, ticība sev un citiem, veselīgs ķermenis, ēdiens un emocijas un skaistuma standarti. Mēs kopā ar Sociālo projektu institūtu pārunājām mūsu pieredzes ar mūsu jauniešiem, ko mēs dzirdam, kādas ir tās biežākās viņiem sastopamās problēmas, un mēs izvēlējāmies tieši šīs tēmas, kā šobrīd pirmajam projektam svarīgākās. Protams, vēl ir ļoti daudz citu tēmu, kuras mēs vēlamies risināt nākotnē, bet šobrīd tās ir tieši šīs 6 tēmas, kuras mēs mēģinam risināt ar mūsu metodēm. Katra no šīm tēmām ir iedalīta 2 daļās. Mums ir teorētiskā daļa un praktiskā daļa. Teorētiskā daļa fokusējas uz izpratnes veicināšanu gan jaunatnes darbiniekam, gan pašam jaunietim par konkrēto tēmu. Tur ir dažāda veida teorija ielikta, lai tā tēma vispār kļūst tāda zināmāka un saprotamāka gan jaunatnes darbiniekiem, gan jaunietim. Kā arī teorētiskā daļa veicina diskusijas starp jauniešiem un pieredzes apmaiņu, lai viņi ne tikai iemācās izteikt savu viedokli, bet arī uzklausīt citu un mainīties ar to un varbūt paplašināt savu redzesloku. Savukārt praktiskā daļa sastāv no apzinātības rīkiem un kustību vingrinājumiem. Un šīs dažādās apzinātības metodas un kustību metodas, tie vingrinājumi, viņiem palīdz vai nu caur kustību, vai nu tiem uzdevumiem, ko viņi dara praktiski, tie ir diezgan ļoti praktiski uzdevumi, kas viņiem jādara, palīdz sevi izzināt un izzināt veidu, kā viņi varbūt uztver pasauli, kaut kādas pārliecības, kas viņos ir gan pozitīvas, gan varbūt negatīvas, un vienkārši viņi kļūst apzinātāki, vai nu caur kustību, vai nu caur apzinātību. Tas, ko es noteikti vēlos pieminēt, ir tas, ka mēs esam konkrētās metodas ielikuši pie konkrētajām tēmām, bet kopumā viņas ir ļoti, ļoti daudzpusīgas un var tikt pielāgotas citām tēmām. Un tādēļ, ja jūs izmantosiet šo rokas grāmatu, es gribu jūs aicināt, mēģināt paeksperimentēt. Jūs varat pirmo reizi izmantot vienu metodi tieši šīs tēmas aspektā konkrētās, bet
ar tām var arī ļoti vienkārši eksperimentēt un mazliet pamainot vienu kaut kādu rakursu, izmantot citas tēmas sarakstā. Varbūt ir kāda cita tēma, kas jūs saista vairāk vai kaut kādu problēmu, kuru jūs vēlaties risināt. Daudzas no tām metodēm jūs varat pielāgot tai problēmai. Tas ir ļoti vienkārši izdarāms, un tas, manuprāt, tā ir tāda viena ļoti tāda laba lieta, kas ir mūsu rokas grāmatā, tas, ka jūs varat pielāgot savām vajadzībām konkrēto metodi. Un otra lieta, kas ir ļoti svarīga viscaur rokas grāmatai, ko jūs noteikti pamanīsiet, ja jūs iesiet cauri, ir refleksija. Refleksija kā rīks, kā nodarbe, kā savas apzinātības veicināšana, gan personīgi, reflektēt individuāli par kaut kādām savām atziņām, uzskatiem, iespaidiem un tā tālāk, gan reflektēt kopā ar citiem, lai apzinātos citu cilvēku viedokli vai atziņas un varbūt no tiem mācītos. Madara, vai tu vari pastāstīt vēl par dažām unikālām lietām, kas ir mūsu rokas grāmatai raksturīgas? Jā, īstenībā ļoti labi, ka tu pieminēji, ka šos kustību uzdevumus un apzinātības uzdevumus var arī ielikt no vienas tēmas otrā. Jo, ja jūs skatīsieties šo rokas grāmatu, pie konkrētās tēmas ir kaut kādas konkrētas metodas. Gribu vēlreiz atgādināt to, ka ir iespējams šīs metodas mainīt un miksēt. Un tas pat varbūt jābūt ieteicams, jo varbūt jums kā jaunatnes darbiniekam jūs skatīsieties uz konkrētu tēmu, uz konkrētiem uzdevumiem, un jums būs tāds, man liekas, ka šis varētu derēt šeit, šodien ar šiem cilvēkiem, ja jūs pārzināt arī savus cilvēkus. Tas varētu būt ļoti, ļoti labs veids, kā arī skatīties, kā vēl vairāk dabūt laukā, varbūt kaut kādas dziļākas lietas no šiem jauniešiem. Un kāpēc tad jums jāieskatās tieši mūsu rokas grāmatā? Es teiktu, es bieži neredzu metodes, kur izmantot ir kustība. Tādā veidā, ka nav tehniski ideju uzdevumi, vai arī tagad mēs kačāsimies, taisīsim visādas push-ups un tā. Šie ir kustību uzdevumi. Deju valodā mēs to varbūt vairāk zinām kā improvizāciju, bet arī vārds kā improvizācija var nobiedēt, jo tas uzreiz dod, man tagad ir jādejo, man tagad ir jāparāda labākais varbūt kaut kāda tehnika, un tas noteikti nav tas, kas ir šeit. Šeit šie ir tiešām kustību uzdevumi. Kā jau vēl minēju pirms tam, kustība varbūt es paņemu glāzi, es nolieku roku, es paskatos, tā arī ir kustība, un tā arī var kaut ko pateikt jums kā cilvēkam. Un, manuprāt, ar kustību cilvēks var atkodēt savu prātu. Tā kā ķermeņa, ja tu kā cilvēks zini sava ķermeņa valodu, manuprāt, tā ir ļoti liela vērtība. Un es caur savu pieredzi, caur šādiem kustību uzdevumiem esmu ceļā, lai atkostu šo savu ķermeņa valodu, un tas man ir ļoti, ļoti daudz palīdzējis dzīvē. Un šīs nodarbības notiek neformāla mācīšanās vidē, un, manuprāt, tas arī dod jaunietim tādu tā kā nepiespiestības sajūtu, ka ir tāda brīvāka vide, un varbūt arī nav tā sajūta, es kaut ko izdarīšu nepareizi, vai es kaut kā nesajutīšu to, kas man tehniski būtu jāsajūt. Šeit nav pareizi, nepareizi, šeit nav obligāti kaut kas jāsajūt. Te ir vienkārši. Te ir jāpievērš savu uzmanību. Te ir jāpaņem atkāpīte no savas ikdienas dzīves, no kaut kādas rutīnas, un vienkārši jābūt ar sevi. Mēs lietojam vienkārši, šo vārdu vienkārši arī ļoti daudz, un no vienas puses tie uzdevumi ir vienkārši, bet ļoti daudz cilvēkiem, kam ir visādi emocionālie bloki, un viņi vēl tur nav tikuši, tas ir šausmīgi grūti, kur mēs arī runāsim tālāk par dažiem piemēriem un par jauniešu un jauniešu grūtībām, saskārās. Jā, un tas tiešām ir ļoti grūti. Daži pat vienkārši kustības, kas man, piemēram, kā dejošanas pasniedzēja, ir ļoti pašsaprotami, ļoti viegli. Citam cilvēkam var būt ļoti, ļoti grūti. Un
šī kustība uzdevumi un apzinātības uzdevumi iedod tādu kā laiku sev, un lai vienkārši pabūtu ar sevi, kas arī var būt ļoti, ļoti, ļoti grūti. Un tāpēc man liekas, šī rokas grāmata ir tāda ļoti, ļoti, ļoti laba. Es gribēju teikt toolkits un viss anglicisms, bet jā, ļoti labs instruments, ko izmantot ar jauniešiem. Un tiem nav jābūt dejotājiem. Vispār tiem nav jābūt dejotājiem. Kad tik cilvēks ir gatavs atnākt, būt šeit un strādāt, tas ir viss, kas ir vajadzīgs. Jā. Es varu pilnīgi piekrist, ka viena no galvenajām atziņām ir tas, ka šis nav tā kā nodarbība. Šeit nav pareizi, nepareizi. Mēs nenākam mācīties kustības un tad viņas atstrādāt. Nē, tas lai paliek deju zālē. Tas ir tas, ko mēs darām varbūt ikdienā ar jauniešiem, bet tam arī ir savi plusi, savi mīnusi, bet tas neatiec uz šo projektu. Un attiecīgi es arī varu piebilst, nevis piebilst, bet papildināt, ka vismaz no mūsu pieredzes redzot to, ka ja jaunietis var atkāpties no savām emocijām un mazliet novērot sevi no malas, ja tas ir sasniegts, tad tas jau ir ļoti, ļoti daudz. Jo, manuprāt, mūsdienā mēs ļoti daudz skrienam, mums ir ļoti, ļoti daudz domas, un mēs tik daudz ko daram un visu laiku daram, ka vienkārši tā apziņa, apzinātība un iespēja ieraudzīt kaut ko citu sevi no malas, tas jau ir ļoti daudz. Jā. Arī gribu piebilst, ka caur šādu tipu uzdevumiem tu kā cilvēks vari vairāk tieši nosaukt to, ko tu jūti, jo iespējams tu minēji, vai varbūt ne, ka jauniešiem ir grūti nosaukt tas, ko viņi jūt, jo viņi nav īsti vai tam gājuši vēl cauri, vai viņi nav paši nosaukuši šo sajūtu savā prātā. Un arī caur šādu tipu uzdevumiem tas nāk vieglāk un vieglāk. Kas ir šī sajūta, es šādi jūtos. Un it īpaši ir iekļauts kontakts, jo šajos uzdevumos arī ir iekļauts kontakts ar citiem cilvēkiem. Jā, bet līdz tam mēs tiksim, mēs jums mazliet pastāstīsim vēl par 2 lietiņām, un tad mēs arī izstāstīsim jums varbūt kaut kādus piemērus no mūsu pieredzes, 4 vingrinājumus, kas ir attiecīgi mūsu rokas grāmatā, bet tagad es padalīšos mazliet ar mūsu pieredzi, kā mēs līdz tam nonācām. Jo šobrīd mums ir mazliet jāapstāst jums par pašu rokas grāmatu un kāda ir viņas vērtība, ne tikai par tiem vingrinājumiem. Un mūsu ceļš ir bijis garš un dikti, mēs jau strādājam jau vairāk kā gadu, tikai pie vienīgi šī, un mums ir daudzi, neizmantošu angļu valodu, bet katrā ziņā mēs esam ļoti daudz ieguldījuši darbu, laiku, un mums ir daudz no kā mācīties. Bet teikšu godīgi, daudzas lietas, ko mēs darījām, jau no pašu pirmās reizes esam saņēmuši diezgan labu pozitīvu feedbacku. Es atvainojos. Atsauksmes. Atgrieznisko saiti. Jā, un būtībā, kad mēs izveidojām mūsu rokas grāmatas pirmo, tā kā Melnrakstu, jā. Tad attiecīgi mums bija ļoti, ļoti svarīgi saņemt kaut kādu atgrieznisko saiti no cilvēkiem, kas strādās ar šiem jauniešiem. Attiecīgi tie esat jūs, attiecīgi tie mūsu klausītāji, tie, kuri nāk un kuriem interesē šis. Un mums bija lieliska sadarbība ar Resilience centru. Ja nezināt, kas tas ir, iečkojiet. Ļoti jauki mūsu partneri, kuri sniedza mums 3 jaunatnes darbiniekus, kur bija interesēti iegūt šīs zināšanas, kas tieši mums bija un kuras mēs vēlamies iekļaut mūsu rokas grāmatā. Un attiecīgi mums bija daudzas pozitīvas atziņas. Viens ir tas, ka bija diezgan skaidras lietas, bija diezgan patīkamas lietas, tātad jaunatnes darbinieki paši savas ādas dabūja izjust kaut kādas pārmaiņas un lietas, ar kurām var vienkārši būtībā izmantot un strādāt pašiem ar sevi. Un attiecīgi viena no mūsu svarīgākajām lietām, kuras mēs noskaidrojām, ko arī tūlīt pastāstīs arī Elze, ir tas, ka mūsu rokas grāmata ir elastīga un pielāgojama ikvienam. Tātad tas mums bija ļoti, ļoti svarīgi, ka jā, mums ir mērķa auditorija, bet mums nav konkrēti, ka šie uzdevumi strādā tikai bērniem no 10 līdz 13, vai te ir 13 līdz 18, vai konkrēti bērniem ar šādu problēmu vai šādu problēmu. Jā, un tas bija ļoti, ļoti svarīgi. Tātad mūsu atsauksmes bija tādas, ka cilvēkiem patika, un es ceru, ka arī jums patiks, ja gadījumā jūs pievienosieties mums pasākumā, par kuru mēs pastāstīsim pēc brīža.
Jā, svarīgi pieminēt ir tas, ka mēs apmācījām 3 jaunatnes darbiniekus no Resiliences centra. Kā izmantot šīs metodes, ļoti praktiski gājām visam cauri. Un pēc tam šie 3 jaunatnes darbinieki, viņi gāja strādāt ar jauniešiem savā organizācijā. Jo mēs gribējām noskaidrot, kāda būtu viņu reālā pieredze strādājot ar jauniešiem ar mūsu apkopotajām metodēm. Kas strādā, kas nestrādā, kas ir labi, kas nav labi, ko varbūt mazliet pamainīt. Tā bija ļoti, ļoti vērtīga pieredze, jo mēs ieguvām ļoti vērtīgas atsauksmes. Jo mēs šeit sastrādājāmies ar Resiliences centru, bet tieši tāpat Lietuvas pusē, Lietuvas partneriem bija arī vēl asociētie partneri, Užimtumo centrs, kas arī ir jaunatnes organizācija, un viņi arī testēja šīs metodes uz saviem jauniešiem Lietuvā. Un tās atsauksmes, ko mēs dabūjām, bija diezgan lieli 2 pretpoli. Tātad Resiliences centrs strādāja ar jauniešiem, kas pārsvarā bija 16 līdz 18 gadus veci. Un viņu atziņa bija tāda, ka viņiem ar doto pusotru stundu katrai tēmai nepietiek. Jo jaunieši vēlas iedziļināties tēmā, viņi vēlas dalīties ar savu skatījumu, viņi vēlas uzzināt par citu skatījumu, un par citu cilvēku skatījumu, un līdz ar to viņi jutās tā, ka tā pusotra stunda visām tām metodēm nepietika. Savukārt Lietuvas pusē viņi vairāk strādāja ar jauniešiem, kas bija 13 līdz 15 gadus veci, un tur savukārt bija pretējais. Tur jaunieši vēlējās tā ļoti strauji iet visam cauri. Šito uzdevumu izpildu, vai es gribu nākamo, tā aiziet nākamais. Un tur savukārt viņiem bija jāatrod kaut kāda iespēja, kā pielāgot tos uzdevumus tā un kā veidot to struktūru tā, lai viņiem nepaliktu garlaicīgi. Mēs saņemot šīs atsauksmes, tas bija ļoti vērtīgi, un es iesaku arī jebkurā citā projektā, ja tiek veidots kaut kāds materiāls, to testēt, jo tad reāli redz to realitāti. Un tad arī var domāt dažādus veidus, kā to var risināt. Un tas risinājums, kādu mēs izvēlējāmies, bija tas, ka būtībā, kā jau es pirms tam teicu, katra šī tēma ir iedalīta 2 daļās. Mēs būtībā to, ko mēs iepriekš bijām salikuši vienā nodarbībā, pusotru stundu garā nodarbībā, tagad mēs esam atdalījuši 2 dažādās daļās, teorētiskā un praktiskā. Un katrai daļai ir dots laika diapazons aptuvenais, cik tā varētu būt ilga. Katra no tām daļām var tikt realizēta aptuveni no 45 minūtēm līdz pusotrai stundai. Šis diapazons ir tāds, tieši ņemot vērā šīs atsauksmes un šo pieredzi, kas bija mūsu partneriem, lai jaunatnes darbinieks, kurš izmanto šīs metodes un iet pēc mūsu, izveidotā plāna, varētu pielāgot to konkrēto nodarbību savai mērķa auditorijai. Un es vēlreiz vēlos atkārtot, ka tāpēc tā rokas grāmata ir unikāla, jo ne tikai katru metodi var pielāgot kaut kādai citai tēmai, bet arī laiku var izplest vai samazināt atkarībā no jūsu mērķa auditorijas vajadzībām. Jo ne visi jaunieši ir vienādi. Arī viena vecuma ietvaros var būt ļoti dažādas tās situācijas. Un tāpēc tie varianti ir dažādi, ko mēs piedāvājam, un viegli adaptējam atkarībā no jūsu jauniešu vajadzībām. Un vēl viena lieta, ko vēlos piebilst, mums bija ļoti pozitīva atgriezeniskā saite arī no jauniešiem. Mūsu projekta ietvaros mēs testējām mūsu projekta partneri testēja šīs metodas uz jauniešiem ar ēšanas traucējumiem vai ar grūtībām uztvert pozitīvi savu ķermeni. Tur tās atsauksmes arī bija tādas pretrunīgas, jo kopumā pieredze jauniešiem bija laba. Viņi, it īpaši tie, kas piedalījās vairākās nodarbībās vai izgāja pat visas, viņi reāli redzēja pozitīvu rezultātu laika gaitā. Bet man ir jāpiemina tas, ka ja jūs strādājat ar jauniešiem ar kaut kādām lielākām varbūt sava ķermeņa uztveršanas problēmām,
tad tādi vingrinājumi kā pārliecības gājiens, kur tev ir jāiet un uz katru soli jāsaka pozitīva lieta sev, tas var nākt grūti viņiem. Tāpat laikā tas nav nekas neiespējams, un ja jūs šo vingrinājumu darat, teiksim, ik pa dažām nodarbībām, es domāju, ka tas ir lielisks veids, kā jūs un jūsu jaunieši var redzēt to progresu. Varbūt pirmajā reizē viņi varēja spērt tikai vienu soli un pateikt tikai vienu pozitīvu lietu sev. Bet varbūt pēc mēneša vai pēc 2 tie jau būs 3 soļi. Un varbūt tas liekas tagad tā, maz, tikai 3 lietas, bet tā konkrētā jaunieša attīstībā, emocionālās labbūtības attīstībā, tas ir ļoti liels progress. Un jūs tā arī varat fiziski tā kā redzēt, kā caur to kustību mainās tas jaunieša redzējums par sevi, par apkārtējo pasauli un tā tālāk. Labi, ka tu pieskāries šim uzdevumam, jo mums tomēr ir šie piemēri, kurus mēs arī gribētu pastāstīt. Es varbūt varu sākt ar to pašu pārliecības gājienu, jo šis ir uzdevums, kas jauniešiem, es neteiktu, ka varbūt iet ļoti pie sirds, bet ir ļoti vajadzīgs uzdevums. Manuprāt, visi uzdevumi, kas tur ir ļoti vajadzīgi, bet kā šis uzdevums izpaužās? Vienīgā kustība šajā uzdevumā ir cilvēkam likt soli uz priekšu. Ja? Un tad, kad cilvēks liek soli uz priekšu, tad viņam pie sevis ir jāpasaka kaut kas labs par sevi. Piemēram, man ir laipna sirds, es sev to pasaku un es paspēru soli uz priekšu. Un es domāju, jūs jau varat iedomāties, kā tas varētu būt jaunietim, kuram viņš nevar neko labi izdomāt. Un tad, piemēram, viņš redz, kā citi staigā, un tad tā kā nevar aiziet uz priekšu. Bet, manuprāt, tas arī ir ļoti labi no vienas puses, jo tas tev ieliek tādā uz vietas, tādā mazā stresā. Un tad tev ir jāsāk domāt, tu esi tur, un tu domā par to, labi, kaut kas labs. Un agrāk vai vēlāk, paspērs tas cilvēks uz solis priekšu. Varbūt ne pirmajā nodarbībā, varbūt pēc dažām nodarbībām, kā jau Vēls minēja. Ir ļoti vērtīgi atkārtot šos uzdevumus un tad paskatīties, kāds varētu būt tas progress. Bet jā, šis uzdevums ir nedaudz emocionāli grūts, nedaudz vai daudz, atšķirībā kāds cilvēks, es teiktu, gan dalībniekiem, varbūt, gan arī pašiem jaunatnes darbiniekiem. Varētu arī būt tā diezgan vai no vienas puses grūti, vai no otras puses ļoti, ļoti jauki un mīļi novērot no malas šo procesu. Jā, attiecīgi viņu kustība ir arī vēl viens cits gājiens, kas ir ļoti līdzīgs, bet attiecīgi jaunas darbinieks tad var ar savām acīm redzēt, kā tas cilvēks jūtās un kā tajā mirklī viņš kustās, kad viņš jūtās pozitīvi. Es ceru, ka jūs sapratāt to domu, ka būtībā tā doma, ko es vēlos pateikt, ir, ka ķermeņa valoda ļoti daudz izpauž to, kā mēs jūtamies. Varbūt jūs redzat, es mazliet satraucos, tad es tā runāju tā un šitā un tad ātri runāju. Un tas tāpat ir ar ķermeni. Attiecīgi, ja mēs redzam, ka viņš nekustās vispār, viņš ir sastinds, tad viņš jūtās varbūt nepārāk pārliecināti. Jo grūti jau ir īstenībā mums, jebkuram no mums pateikt kaut ko labu par sevi. Bet varbūt jau pēc 10-15 minūtēm, kad mēs esam piespieduši viņu kaut ko labu par sevi pateikt, viņš tam noticis, jo būtībā daudzas lietas, ko mēs sakam, ja viņas verbāli izpaužam, tad mums ir tāds, tā tiešām ir. Jā, bet tas tā. Un vēl papildināt nedaudz tieši šo uzdevumu, mēs aicinām cilvēkus vairāk fokusēties uz to iekšējo skaistumu, bet arī jebkura laba lieta par sevi pateikt būs tā kā mazā uzvara tajā uzdevumā. Tā kā jā. Un es varbūt paturpināšu par nākamo, kas ir tāds varbūt jautrāks uzdevums, un es domāju, arī jauniešu atsauksmēs bija tāds maziņš favorīts, kas saucās dzīvā glazna. Un šis uzdevums ir varbūt arī diezgan fizisks. Tas ir atkarībā, kā cilvēks izvēlās kustēties. Un kustība šajā uzdevumā ir pozas. Un kā šis uzdevums tiek izspēlēts, bieži vien tiek iedota tēma, piemēram, klases stunda, džungļi, kafejnīca. Un, respektīvi, tev ir iedota tēma un tev ir kaut kāda grupa ar jauniešiem. Un tad jaunietis pa vienam iet
un telpā, kurā jūs atrodaties, ieņem kādu pozu. Tā, skatoties kādu tēmu. Tad nākamais iet un arī ieņem pozu. Un tad šeit ir tā mazā spēle starp jauniešiem, ka vai ir izvēle, vai nu es uztāju savu pozu un es tā kā, baigi tur ar tiem citiem varbūt nē. Un tad ir izvēle varbūt aiziet un tomēr būt kaut kādai komunikācijai. Ne verbālai, bet fiziskai komunikācijai. Un cik es esmu novērojis pats savā praksē ar šo uzdevumu, ar laiku, pēc kādām 2-3 minūtēm, cilvēki iet un viņi iet tuvāk. Un viņi iet tuvāk un viņi taisa to dzīvo gleznu tā kopā, maina pozas. Un pašiem viņiem ir ļoti, ļoti jautri un arī tāds laba izkustēšanās, teiksim tā. Un arī uzreiz var pamanīt, kurš jaunietis varbūt pats pa sevi vairāk tā, varbūt tāds bišķi uz maliņu. Un tad var uzreiz pamanīt, kurš ir tas, kas varbūt ties pirmais, varbūt ieņems tās lielākās pozas, plašākās pozas. Un ļoti, ļoti var redzēt to grupas dinamiku un kā tas cilvēks jūtās grupā. Varbūt tieši specifiskajā grupā, ja pazīst viens otru vai arī tīpaši, ja nepazīst, tad arī var redzēt, kā tas cilvēks kā strādā kopā grupā. Un šo uzdevumu var arī darīt bez tēmas, kas ir nedaudz sarežģītāk, jo tad tos jauniešus palaid brīvībā. Un dažreiz, ja ir grūti ar kustību, tad varbūt tā tēma var iedot to mazo tādu grūdienu uz priekšu, ka, labi, man vismaz ir kaut kas prātā, un tad es varu kaut ko arī izdarīt. Jā. Tā. Es redzu, tur tādas diezgan lielas sakarības arī ar emocionālo pusi un kreatīvo, jo būtībā tas prasa iztēli. Un tad mēs redzam to, kur tās iztēles sakrīt vai nesakrīt. Ja, teiksim, mēs tur vēlamies uztaisīt, piemēram, autobusu kaut kādos džungļos, kaut vai kā jau tu minēji. Ja? Varbūt kāds nostāsies kā koks, varbūt kāds būs šis šofers un kāds apsēdīsies blakus un būs pasažieris. Tad attiecīgi mēs saprotam, kuriem varbūt saskan tā iztēle vai kurā mirklī viņš tiešām vēlas savienot šīs idejas un sastrādāties kopā. Bet šis kopumā vispār ir ļoti tāds dažādi interpretējums, dažādas novērojumus var veikt. Un tālāk varbūt Elsa pastāstīs par nākamo uzdevumu. Jā, kopumā jūs jau varat nojaust, ka tie uzdevumi ļoti dažādi. Ir individuāli uzdevumi, kurus veic katrs cilvēks pats, tā kā vairāk iekšēji. Tad ir uzdevumi, kurus viņi var veikt pāri. Un visbeidzot ir uzdevumi, kurus viņi var veikt grupās. Un viens no šādiem uzdevumiem, kas jauniešiem paliek atmiņā, ir uzticības aplis, kur cilvēki, visa grupa sastājas diezgan tādā ciešā aplī ap vienu cilvēku. Ir viens brīvprātīgais, kas stāv vidū, viņam ir cieta acis, un viņa uzdevums ir zaudēt līdzsvaru un tā kā krist uz jebkuru no pusēm, uzticoties, ka būs cilvēki apkārt, kas viņu noķers. Savukārt apkārt stāvošo cilvēku uzdevums ir noķert to cilvēku un atgriezt viņu tajā neitrālajā pozīcijā. Šis nav tāds gluži viegls uzdevums, jo acis ir ciet un tev tiešām jāuzticās, ka būs tie cilvēki, kas tevi noķers. Bet tāpēc pašā sākumā cilvēki stāv diezgan ļoti cieši kopā, lai radītu jau šo pirmo to uzticības soli, ka ar mani nekas slikts nenotiks. Es varu uzticēties, ka mani noķers. Bet tad, kad jau jaunatnes darbinieks sajūt to, ka jau tā uzticība ir radīta un visi jau jūtās diezgan brīvi, ir tīpaši cilvēks vidū, tad jaunatnes darbinieks var aicināt jauniešus mazliet sākt attālināties no vidū esošā cilvēka. Un līdz ar to viņam ir jākrīt lielāku gabalu, un tas kļūst mazliet bailīgāk. Protams, mēs neaicinām tur riskēt un stāvēt 2 metrus nost. Protams, nē. Visam ir jābūt drošības, visam jābūt droši. Bet tā uzticība var tikt stiprināta pārējiem cilvēkiem attālinoties no vidū esošā cilvēka.
Un, manuprāt, šāda veida uzdevums ļoti labi veicina uzticību grupas starpā. Un arī atbildības sajūtu. Jo, ja tu nestāvi pa vidu, tev ir atbildība par to vidū stāvošo cilvēku. Tu nevari viņam ļaut vienkārši nokrist un sasisties. Tev viņš ir jāķer un tev viņš ir jāatgriež tajā neitrālajā pozīcijā. Līdz ar to tur veidojas tāda forša saskaņa, uzticība un kaut kāda tāda emocionāla saistība. Jā. Paldies, Elza. Redzu, mums ir arī komentāri, bet gribu piebilst, ka attiecīgi pēc webināra tad veltīsim kaut kādas 10 minūtes, lai atbildētu uz jūsu jautājumiem. Paldies, Alise. Bet tagad es pastāstīšu savu personīgo mīļāko kaut kādu uzdevumu, kas absolūti neprasa nekādus palīgu līdzekļus un ir tik super mīļš, un es iesaku katram pamēģināt to. Jo man liekas, tas ir kaut kas, ko var paņemt mājās un nekad neaizmirst. Būtībā uzdevums ir ļoti vienkāršs. Viņš saucās pozitīvās tēnkas, pozitīvās baumas. Sacīt, kā varbūt jums ir ērtāk, bet katrā ziņā atslēgas vārds ir pozitīvs. Tātad, kā jau minēju iepriekš, mums ir diezgan grūti kā cilvēkiem pieņemt un pašiem pateikt par sevi labas lietas. Tad attiecīgi šeit vienalga vai stāvus vai sēdus var nosēdināt, piemēram, vienu cilvēku, kā to izdarīja ar mani, nolika mani pret sienu, es skatos sienā un man aiz muguras viss bars ar cilvēkiem stāv. Un ko es dzirdu? Es dzirdu, kā viņi mani komplimentē. Un ne jau tādā ziņā, ka viņš ir tāds un viss, bet viņi tā kā to runā tādos teikumos, jo būtībā tas ir atkarīgs no grupas, kāds būs tas rezultāts. Būtībā grupas var būt, piemēram, ar cilvēkiem, kuri vispār nepazīst. Attiecīgi, teiksim, kaut kādu komentāru, baumas, pozitīvās baumas par mani bija arī no cilvēkiem, kurus es redzu pirmo reizi. Tātad šo uzdevumu mēs mēģinājām ar jaunatnes darbiniekiem, un es biju šis subjekts, kuru aprunāju. Un tad tas nebija tā, ka mēs tikai sakam īpašības vārdus, bet mēs sakam, viņš ir tāds un šāds. Es pamanīju, ka viņā ir tāda īpašība. Attiecīgi tas bija personīgāk, interesantāk, un es to varēju pieņemt. Nevis vienkārši saucam īpašības vārdus, kuri viņam, kā ir random, jūs sapratāt domu. Katrā ziņā vēl viens mazs knifs šajā uzdevumā, kas ir super jauks, ir, ja tam cilvēkam, kurš sēž vai stāv, viņam ir lapiņa vai kaut kāda vieta, kur viņš pieraksta to. Vislabāk ir, ja tu pats raksti to, ko tu dzirdi, un pēc tam tu to lapu ņem mājās, pieliec virs gultas, pie galda vai kaut kur, un tu pārlasi to, un tu saproti, ka tas, kā tevi redz, citi cilvēki absolūti var nesakrist ar to, ko tu par sevi domā. Un es to domāju vispozitīvākajā, visjaukākajā veidā. Tas ir diezgan arī emocionāli, var apraudāties, jo tas apjoms mīlestības un tas apjoms pozitīvitātes var būt ļoti liels un neierasts. Es gaužām neapšaubu, ka varbūt pieredzē arī būtu kāds, kas varbūt grib izmest kādu joku vai kaut kāds komentārs cits varētu būt, bet mūsu pieredzē tāds nav bijis. Bet katrā ziņā tas ir ļoti īpaši un, manuprāt, ļoti īsā laikā mēs varam iegūt ļoti daudz pozitīvā. Mēs varam uztaisīt kārtīgu icebreakeri, kā arī noslēgt nodarbību ar ļoti mīļu mīļumu piesitienu, teiksim tā. Jā, tas ir mans favorīts. Kopumā tā pieredze ir bijusi pozitīva, gan no jaunatnes darbinieku puses, gan no jauniešu puses. Šeit vairāk pastāstīšu no jauniešu puses. Un, respektīvi, mums arī bija maza aptauja, kur arī viņi rakstīja savas atsauksmes, kas viņiem patika un kas viņiem nepatika. Un pārsvarā atsauksmes bija labas. Un bija cilvēki, kas gāja ne tikai uz vienu nodarbību, bet uz vairākām nodarbībām. Bija cilvēki, kas aizgāja uz visām nodarbībām. Un, lai jaunietis aiziet uz visām nodarbībām... Viņam tiešām jāpatīk. Tiešām sapar nost. Manuprāt.
Un bija arī rakstīts, ka pat, vai arī novērots no jaunas darbiniekiem, ka šie cilvēki, šie jaunieši, kas gāja vairākas nodarbības, tad viņi arī savā starpā izveidoja tādu kā atbalsta grupiņu, atbalsta grupiņu, kur viņi pēc tām nodarbībām tad, stāstīja viens otram, kā gāja, vai arī vienkārši pastāstīja, kā viņi jutās, kas ir tik svarīgi, jo tad, kad tu to pasaki skaļi, un it īpaši, ja jums ir kaut kāda šitā apmaiņa ar cilvēkiem, kas piedzīvoja ne tieši to pašu, bet bija tajā vietā, jo katram šī pieredze būs pilnīgi sava un cita. Tas liek domāt, es arī šādi, man bija citādi, man bija šādi. Un tad viņi savstarpēji komunicējot, var arī atrast šos vārdus, kā nosaukt varbūt kaut kādas savas sajūtas, vai arī vairāk saprast, šāda tēma vai šis uzdevums man liek justies šādi. Kāpēc tas tā varētu būt? Kāpēc man ķermenis jutās šādi, bet, piemēram, tam otram cilvēkiem jutās šādi? Un tā savstarpēji sarunājoties un komunicējot, var tāds apgaismībiņas atnākt. Un vienkārši, kā sauc, komunicēt savā starpā. Mums arī bija tēma par to, kā ir latviski tas. Saskarsme, komunikācija? Jā, savā starpā. Vienkārši iemācīties, kā runāt ar cilvēkiem. It īpaši, ja tu nepazīsti to otru, tos pārējos jauniešus. Jo tad ir vēl foršāk redzēt, kā izveidojas jaunas draudzības. Arī. Un tīpaši jūs esat satikšies tādā vietā, ja, piemēram, jūs abi kā jaunieši esat, varbūt ne foršākajā vietā savā dzīvē, tad jūs satiekties, jums ir šī kopīgā pieredze, no kuras tad jūs arī veidojat kaut ko tālāk. Un man liekas, vienkārši ļoti skaisti. Un bija ļoti, ļoti forši lasīt pārējās tās lietas. Un, manuprāt, vienkārši ļoti skaisti. Man ir arī sirsniņā šis viss, tā kā man ļoti patīk. Jā, statistika ir ļoti, ļoti laba, ļoti pozitīva. Un mēs visi esam ņēmuši vērā mūsu pilotprojektē. Pilotēšanā, atvainojos. Un attiecīgi tad mēs esam uzlabojuši, ņēmuši visu vērā, pārtulkojuši kārtīgi, cītīgi. Un tas gala produktiņš, kuru jūs varēsiet saņemt, būs lejuplādējums. Viņš jau ir lejuplādējums no vakardienas un arī pieejams YouTube kanālā. YouTube kanālā Society tas bija tev jāsaka. Bet, jā, katrā ziņā YouTube-ītē jūs varat atrast visu sarakstu. Mūsu The Society Horizon kanālā ir playliste ar visiem šiem uzdevumiem, kā arī nākotnē ceram papildināt šo visu, ja saņemsim, uzrakstīsim arī turpmāku projektu un varēsim papildināt ar vēl jaunām zināšanām, jo tās tēmas, kuras mēs vēlamies pārklāt, mēs sapratām, ka ideja bija liela, plaša, daudz, bet nav ne fiziski iespējams, ne laika ziņā iespējams visu izdarīt un attiecīgi tad ir jāsašaurina tas loks. Un mēs izvēlējāmies tās lietas, kuras mēs jau stāstījām webināru sākumā. Ja jums ir kādi jautājumi, droši zvaniet, rakstiet mums. Mēs esam ļoti, ļoti draudzīgi, pozitīvi noskaņoti un palīdzēsim jums teiksim tā, izprast vairāk, ja gadījumā kaut kāda nianses nav skaidra, vai jūs vēlaties konsultēties ar mums, tad droši rakstiet mums, dosim arī jums pieeju Madarai, jo Madara īstenībā ir mūsu lielākais speciālists šajā jomā, kur arī izstrādāja tad, lielāko daļu no šiem Maz piebildīt, jā, ja jūs varbūt vizuāli nespējāt iedomāties tos 4 piemērus, ko mēs jums mēģinājām izskaidrot, tad šajā YouTube kanālā būs arī visi pamācību video, kur tiek izskaidroti. Viņi gan ir angļu valodā. Viņi ir angļu valodā? Viņi ir angļu valodā. Jā. Bet tur ir arī vizuāls piemērs, kā cilvēki dara šo uzdevumu, tā kā es domāju, viss būs saprotams. Jā. Jā, un ļoti svarīgi ir tas, ka, ja jums ir interese radusies par šo rokas grāmatu, bet varbūt ir mazliet kaut kādi, varbūt rodas kaut kādi jautājumi, tad, kad jūs ejat cauri šim metodoloģiskajam materiālam, jā, un jūs vēlaties praktiski izzināt katru no šīm metodēm,
tad jums būs iespēja to darīt. Mēs no 28. līdz 30. aprīlim rīkojam jaunatnes darbiniekiem apmācības tieši saistībā ar Move to Heal projektu, tieši saistībā ar šo te rokas grāmatu. Visam iesim praktiski cauri, tās nebūs lekcijas, tā nebūs vienkārši klausīšanās no rīta līdz vakaram. Jūs darīsiet to, kas jums pēc tam būs jādara ar jauniešiem. Tas būs praktisks veids, kā saprast, kā izmantot šīs metodes. Dalība ir bez maksas. Vienīgā lieta, kas ir jums jāsadz no jūsu puses, ir ceļa izdevumi. Visa nakšņošana, ēdināšana, dalība apmācībās jums būs bez maksas. Pieteikties ir iespējams līdz 15. aprīlim, un norises vieta būs Siguldā Spa Hotel Ezeri. Līdz ar to, ja jums ir iespēja atrast brīvu laiku, lai pievienotos mums, lūdzu piesakieties. Mēs jums izsūtīsim e-pastu, kurā būs gan links uz rokas grāmatu, gan links uz video pamācībām, gan links uz Google anketu, kurā jūs varat pieteikties šīm te apmācībām. Caur to linku piesakieties, ja jūs zinat kādu jūsu kolēģi, kam tas arī varētu interesēt, sūtiet viņiem. Mēs akceptēsim aptuveni 2 līdz 3 cilvēkus no vienas organizācijas vai institūcijas. Jā, līdz ar to mēs ļoti laipni aicinām piedalīties. Mēs arī esam patīkami satraukti par to, jo tā būs arī mums jauna pieredze organizēt šādas apmācības. Bet kopumā mēs esam diezgan ļoti patīkami satraukti to darīt, jo rokas grāmata ir gatava un mēs esam ieguldījuši vairāk par gadu tās izveidē un tagad to nodot citiem un iemācīt izmantot citiem. Tas ir tāds ļoti foršs un svarīgs process. Mazs komentāriņš par šīm apmācībām ir, ja jums gadījumā ļoti ieinteresē šī rokas grāmata, tad, ja jūs paši iesiet cauri tam, ko jūs dosiet, tad jūs vēl vairāk sapratīsiet apmēram, kam tie jaunieši iet cauri. Jo caur sevi tas, man liekas, strādā vislabāk. Jā, nav labākas skolas par to. Kā arī vēlos uzsvērt, jums nav jābūt dejotājiem. Jums nav jābūt kustību pratējiem, cirka māksliniekiem, UTT. Absolūti nav. Jā, un šeit arī ir mūsu kontakti, kā jūs varat sazināties ar mums, ja jums rodas jautājumi par rokas grāmatu vai par apmācībām vai par šo webināru. Jebko jūs varat sazināties ar mums norādītajā e-pastā vai zvanot uz norādītajiem telefonu numuriem, kā arī aicinam jūs piesakot mums sociālajos tīklos @societyhorizon. Paldies par to, ka jūs pieslēdzāties šim webināram. Un es domāju, ka tagad mēs varam pāriet pie jautājumu un atbilžu sadaļas. Ir sakrituši daži jautājumi, uz kuriem tad mēs arī varētu atbildēt. Tātad, pirmais jautājums. Labdien, vai jūs paši izdomājat šos uzdevumus vai atradāt mācību grāmatās? Ļoti dažādi. Es teiktu ļoti dažādi, bet es varu pateikt, ka mūsu Madara ir dažādu stilu pārstāve, bet daudzas metodas ir tieši no laikmatīgās dejas, man liekas, arī no improvizācijas prasmēm un tā tālāk. Bet varbūt Madara var pastāstīt. Jā, respektīvi šie mācību uzdevumi, šie kustību uzdevumi nāk, man liekas, ka lielākā daļa ir tieši no pieredzes. No personīgās pieredzes. Lielākā daļa ir no manas personīgās pieredzes, bet ir arī uzdevumi, kas ir arī no maniem kolēģiem. Un šie ir gadu garumā es caur sevi ņēmu tos uzdevumus. Un šie ir bijuši vairākās tieši speciāli improvizācijas nometnēs, improvizācijas tādos projektos, kas ir uz nedēļu ilgi, kur pēc tam no šāda tipa uzdevumiem tiek veidot izrāde. Un, respektīvi no šāda tipa vietām un vidēm es esmu sasūkusies šos uzdevumus. Un arī kolēģi ir bijuši vairākās. Jā, mēs būtībā katrs no mums dejo vairāk kā 10 gadus, daži 15 gadus, un mēs esam daudz ko redzējuši, daudz kur bijuši, un attiecīgi deja kaut kādā mirklī neapstājās tikai pie deju soļiem, sacensībām un skatuves, bet arī pie dažādām, neteikšu ezotēriskām lietām, bet tas ir ļoti individuāli.
bet katrā ziņā pie dziļākas lietas, jo tās attiecības ar deju mainās, attiecīgi gan vecumam, gan arī prioritātēm un tā tālāk. Un attiecībā pret jauniešiem, kas mums ir ļoti tuvi, jo mēs ar viņiem ļoti ciešā kontaktā strādājam, attiecīgi Madara un Elza, abām ir jauniešu grupas, ar kurām joprojām strādā, un tur mēs arī varam uzreiz praktizēt katru reizi jaunas lietas, kuras mēs kaut kur pasaulē redzam, izjūtam, pieredzam, un tad mēs dodam to. Arī daudz citas lietas, kaut vai vienkārši kladītas, kur mēs rakstam savas izjūtas un tā tālāk. Tā kā tas, kas šeit ir, tas absolūti neparāda mūsu pilnās zināšanas. Tā stila ir joprojām ir kaut kāda tikai daļa no tā, ko mēs zinām un mākam. Es varbūt varu atbildēt uz nākamo jautājumu, cik viegli šīs metodas ir izmantot darbā ar jauniešiem, kuriem nav motivācijas darīt ko šādu. Manuprāt, tas attiecas no konkrētās jauniešu grupas, jo man ir bijusi pieredze tāda, ka cilvēki negrib dejot, es nedejoju, man nepatīk dejot. Un, ja tas process tiek padarīts tāds jautrs un netiek no jaunatnes darbinieka uzspiesta kaut kāda ekspektācija par to, kā tam būtu jāizskatās, un jauniešiem tiek dota vienkārši brīvība kustēties, kā viņi vēlās, pat tie, kas sākumā teica, ka viņi nedejos un stāv ļoti noslēgušies, un kas tas vispār ir, viņi atverās. Un varbūt viņi neatvērsies tik daudz, kā tie, kas ir ar kustību uz tu, bet viņi jebkurā gadījumā atvērsies. Tāda vismaz ir bijusi mana pieredze līdz šim. Bet, protams, ja jaunietis nevēlas iesaistīties, tad varētu būt grūtāk, bet tad tādas problēmas būs ar jebkurām metodēm, kuras tiks izmantotas. Tad tas ir jau runa par konkrēto jaunieti un par motivāciju un vēlēšanos vispār iesaistīties kopumā. Jā, no manas puses varbūt papildināt ar diviem tādiem vienkāršiem ieteikumiem. Pirmais ir neteikt, ka tā ir deja. Manuprāt, vārds deja, dejošana, tas ieliek kaut kādā rāmī, ka tev ir jāzina kaut kādas kustības, tev ir jābūt kaut kādam, ne skillam, bet prasmēm, spējām. un attiecīgi otrs varētu būt, šīs te spēles. Nestāstīt, ka šis ir uzdevums, šī ir spēle. Tāds, būtībā atkarībā no jūsu metodikas, kāda jums ir ikdienā, kādi ir tie jaunieši, tas ir ļoti individuāli. Jo ir centri, kuri strādā ar jauniešiem, kuriem ir kaut kādas problēmas, mentālas problēmas, citiem atkal fiziskas problēmas. Ir cilvēki, kuri varbūt ir gluži veseli vai hiperaktīvi. Tur ļoti, ļoti atšķirās. Ir draugi, nav draugi, ir gribēšana, nav gribēšana. Varbūt vienkārši tajā dienā viņam kaut kas nav. Bet par to motivāciju tas ir kaut kas, kas varbūt, ar kuru mēs rokas grāmatā nerakstam, jo tur ir vienkārši aprakstīts šīs metodas un teorijas, bet to, kā jūs viņu piesaistat, kā jūs viņam šo informāciju sniedzat, tas ir ļoti, ļoti individuāli, jo mēs ikdienā, labi, kad ir meistarklases, tad mēs strādājam ar cilvēkiem, kurus mēs nepazīstam, bet man liekas, ļoti daudz arī strādā ar cilvēkiem, kurus jūs pazīstat. Bet ja jūs jau zinat, ka jūs strādāsiet ar cilvēkiem, kurus jūs nepazīstat vai redzat pirmo reizi, tad droši, es domāju, ka jūs saprotat to, ka tas ir jūsu varā, jūsu pienākums atrast kaut kādu to veidu, kā jūs varat izveidot šo saikni, sastaist ar viņiem. Un tas ir arī ok. Tas ir pilnīgi normāli, ja arī tas nav un ja arī neiesaistās. Es drīzāk vairāk aicinātu viņu novērot nodarbību, un ja viņam patīk tas, ko viņš redz, tad viņš iesaistās pēc mirkļa, bet katrā ziņā neuzspiest to. Jo manā pieredzē vismaz dejas karjerā viena no lielākajām lietām, ko es nevēlos, ir radīt jaunas traumas bērniem. Un, man liekas, darbā ar bērniem un jauniešiem ir ļoti būtiski saprast šīs robežas, kad mēs viņam mēģinam kaut ko uzspiest, mēģinam kaut ko iespiest vai kaut kā stumdīt viņu, bet tas ir ļoti, ļoti individuāli. Jā. Tas ir man personīgā. Jā. Un pēdējais jautājums, vai rokas grāmata ir arī latviešu valodā? Jā, mūsu iepriekšējā slaidā tur bija norādīts tulkits angļu valodā, bet mums jau ir gan angļu valodā, gan latviešu valodā, un būs arī pieejama versija lietuviešu valodā, ja kādam tas ir ieinteresējoši. Jo mēs veidojām šo projektu kopā ar partneriem no Lietuvas, tādēļ tā būs pieejama 3 valodās.
brīvi pieejami izmantošanai. Paldies par brīnišķīgajām atsauksmēm. Ļoti, ļoti, ļoti liels prieks lasīt. Paldies, ka jūs pievienojāties šodien mūsu webināram. Mēs nosūtīsim jums arī linku uz šī webināra ierakstu. Līdz ar to, ja ir kāds, varbūt jūsu paziņa, kurš nepaspēja pieslēgties vai nevarēja, bet kuram interesē šis temats, noteikti varēsiet aizsūtīt. Aicinu jūs aizsūtīt. Mēs arī izplatīsim to mūsu sociālajos tīklos. Un, jā, paldies jums par jūsu laiku, uzmanību, un es ceru jūs redzēt Siguldā. Jā, aprīļa beigas, 28. Tiekamies Siguldā. Uz tikšanos!